latviešiem ir kopā darīšanas, kopā būšanas talants. Mēs mākam talkot, jo var katru darbu darīt viens, bet ja to dara vairāki, 2, 3, 100 un 1000, tad tas nevar neizdoties. Tāpēc mums visiem kopā tas ir jādara. Kad es atceros mūsu kopīgo dziesmu vakaru ar visu Latviju jauniešiem, es visu laiku domāju, kur mēs visi līdz šim bijām. Es ļoti priecājos par šo satikšanos. Tāds iespējas ir radies, ka kongresos dzied tikai visu Latviju jaunieši, tāpēc tuvākajā laikā es ceru, ka mēs kopīgi uzstāsimies Nacionālās apvienības jauniešu korī un arī Tēvzemiešu jaunieši varēs parādīt, cik skaisti mēs mākam dziedāt. Esmu pārliecināts, ka Roberts ļoti labi dzied. Latvijā ir stabila nacionālā niša un būs pārmaiņas. Mēs būsim šo pārmaiņu cēlu. Latvijas ar lielo burtu ir tāds, kurš tikai pats lepojas ar šo zemi, ar savu tautu un sarkanbaltu sarkano karogu, bet kurš arī liek blakus cilvēkam justies lepnam par to, kā viņš arī ir latvietis. Nacionāla apvienība būs tik stipra, cik stiprs būs katrs tās biedrs, cik stiprs viņš būs savā pārliecībā, savos vārdos un savos darbos. Es arī esmu zaudējis varbūt zināmu daļu sava brīvā laika, zināmu daļu varbūt savu uzskatu, tādu brīvību, jo, manuprāt, mēs varam tikai kaut ko iegūt, tad, ja mēs arī kaut ko zaudējam. Un tā ir tā pielāgošanās māksla, kad ieklausoties otrā, spējot ieklausīties, spējot saprast un mēģināt varbūt pieņemt arī citus viedokļus, kas mums nav varbūt nevienmēr glaimojoši vai nevienmēr saprotami. Mēs tikai lēnām virzamies uz priekšu un mēs arī varam gūt kaut kādas savas atziņas un arī reizēm kompromisu ceļā piekrist arī kolēģiem. Ļoti daudz cilvēku atrod savu pielietojumu Latvijā, ļoti daudz dodās uz laukiem, atrod nodarbošanos tur. Un manuprāt, ka tā arī ir tā īstā Latvija un īstā piederība Latvijai, jo Rīga jau nav visa Latvija. Un tieši tas manī vieš tādu cerību, kad ar jaunas ģimenes, tieši jaunas ģimenes, iegūst īpašumus laukos, pārņem savu vecvecāku zemi un māju, un viņi ir ar mirdzošām acīm stāsta par to, kā bērnam var rādīt pirmos ziedus, pirmos taureņus, kā viņi paši savā dārzā mielojās ar zemenēm un upenēm, un ka viņi ir laimīgi par to. Viņu acīs ir prieks un mirdzums, un viņi ir laimīgi par to. Un tad viņi tiešām ar lepnumu saka, jā, es esmu latvietis, un šī ir mana zeme. Cilvēks ir tā būtne, kurā ir vajadzīgs mazliet lidot virs zemes, ir mazliet vajadzīga šī atraušanās sajūta, un ir arī vajadzīgi tāds tālāks skatījums nākotnē. Ar to mēs atšķiramies varbūt no citiem saviem mazākiem brāļiem, kad mums ir šī vīzija par to, kā vajadzētu būt labāk un tālāk, un noteikti nepietiek ar to ikdienišķo, jo tieši arī garīgas vērtības un kultūras vērtības ir tās, kas mums bieži vien dod to spēku. Mēs novēlamies ar vārds, ka mums tagad ir jāatcerās vienmēr to, ka mēs esam apvienība, Nacionāla apvienība, jāpriecājas par to, ka mēs esam līdz tam izrādījuši. Iztērē sevi, ko es varu dot. Es gribētu novēlēt nedalīt labajos un sliktajos latviešos. Mēs visi esam vienādi latvieši, lai šī apvienošanās būtu kā ceļa rādītājs visiem pārējiem mūsu tautiešiem uz to, kāds ceļš mums ir ejams. Liela tāds liels attēls ar Es novēlu mums visiem ceļamaizē paņemt līdzi latviešu tvēlnieku kvalitātes zīmi. Bet kas mēs esam? Latvieši! Pareizi, kā. Kad es sāku darboties visu Latvijai, es pilnīgi jūtos ļoti pacelāts, ka lidoju no tiem jauniešiem, kas
patiesām sirdīm strādā. Bet vēl vairāk man patika pat ne biedri, daudz veci cilvēki, kas ir redzējuši kāru, pēckara, represiju laiku. Un viņos ir tā ticība, ko es gribētu, lai ar apvienošanos tā viņa ticība nāk klāt visiem latviešiem un arī nelatviešiem, lai visi Latvijā dzīvošie cilvēki mīl Latviju. Mans novēlējums ir, lai Kārļa paudze reiz sēdētu ap tādu pašu ugunskura un runātu par tām pašām lietām kā mēs, bet jau no daudz drošākām un stabilākām Latvijas pozīcijām. Bet Jāni, kā? Ja tad neviens nebūtu braucams jāuztur ar aktīvistiem. Artūrs jūs pārrakstīt. Vai visu laiku vienā sākumā pozitīvi un mainījās negatīvo vai otrādāk? Un kā ir šobrīd?